Всем привет, ребята! Бери руку. И сегодня у нас руки убери. Сегодня у нас гоночки. Вот такие вот гоночки. 156. numurs. Вот тут машинки. 156 numurs. Citā versijā par numuru papēti. Varbūt, ka beigās liekam kaut kādā. Wow, šis būs vietējais stiks viņam. Там в прошлом году можно было десятку. Jā, vēl viens stenders aiziet. По сухому интереснее. Почти. Ну да, включает того стоило. Он куда он себя даёт, да, по вокзалу, если Jā, man tagad jātiek skaidrībā, kā rausiņi tik. Doma gājiens ir mēram tāds par šo pusi, ne par to pusi. Bet tas ir griezti, ne par šo pusi, bet par to pusi. Bet galvenais apbraukt tagad riņķi. Jā. Ну да, прыгай на опеле, приехал бы сюда. На этом, блядь. Tā, bet Eku skaisti, es nezinu, ka bonus punktu nevarētu pielikt. Viņš skaisti nolika zem to bonusu, pēc tam tikai cilvēks cēl atpakaļ, ir nezinu, bet mums var izkustināt tev laikam. Tas sūks pienākās. Приятный звук, кстати. Uz ielas jau skaidri. Neciet man. Skaidri. Ar ko tu te vandies, kā beigi lido? Un gaidām vēl vienu dalībnieku, kuram kā tehniski spamdīgs arī uzrādīt. Karīti Leviča, bet tur ir svītiņš. Un tam vajadzētu būt interesanti. Šitais puika māk braukt, bet pārsvarā, cik esmu redzējis, viņš ir braukt. Oi, šito viņam labāk vajadzēja. Varbūt, ka nē. Varbūt, ka nevajadzēja aizrīmēt to autoskolsātiem. Ja viņš izbrauks perfekt bez kļūdām, tad visi iet pie viņu mācīties. Jā, reizi teiks, ko ar to? В жизни не проехал, мне кажется, блядь. Labi, viņš ir kādu pieticējis, lai viņš saprast, ko dara. Aiziet, tālāk transē. Rākums ir labs. Bet tajā stepē aizrāva. Nu tagad būs. На автошкола. Там конус. Wow! Ir labi brauc. Spidermans pat piecelsies paskatīties tūlīt. Viņš gan visu laiku skatās ūdenskrātuvē. Viņš tā laikam gaida vēl sezonas atklāšanu. Nu vienalga. Конус врезал. Конусы врезал. Nu jā. Vēl viens konus vienējis. У него конус. Tik ātri tas konus. Да, konus. Pārvietojies. Конус. Iesniedz nostopēju viņa galā un saka, alo konus!
to Nu mēs. tā, nākamajam numuram vajadzētu citus. Un ja tas ir, tad Elvis Kuļievs. Arī. Прикольный. O, šitas kaut kas no Kopra 311. Ar visām strobenēm, kā Kurzemes pusē to sauc. Hei! Ja šajā vietā Oi, nav balkons. vienas tribīnēs, tad Jums es vispār strādā. nesaprotu, ko jūs Nu, ničo. darāt. Šāds skats, tas ir to vērts, lai vismaz uzplaudēt, ja neko vairāk. Bet tu esi saproti, ka hotdogs rokā tā nevar plaudēt. Tā iet Mihāls. Bet hotdog arī svarīgi vien. Galu beigās pusdienlaikā mēs esam pāri jau. Aplīts būs skaists. Вот этот красный. О, ну вот, вот такие вот чипсы. Tas, ko viņš māk vislabāk. Nu jā, šitas jūs tomēr pamodīgat. Vismaz Es domāju, ka tas varētu pamodināt vēl vienu, jo šādu uzvaru esātājs mums nebūs viens šajā braucienā ar puti. O, tā tas arī notiks. Nākamais ir 158. numurs Emīls Kuļievs. Nu, tagad skaidrs. Attiecības jākārtas tev un tagad. Ну заткни, ну сними с меня, ну пофиг, на. Не, он все поехал даже. Skrāpējās viss, kas var skrāpēties, bet viss kārtībā. Pagaidām labi. Ne tik ekstrēmi kā iepriekš, bet arī labi, viss vietās. Tagad galvenais ir nenovaldīties tajā līgumā. Jā, aiziet tālāk, nu tagad šo pusi no aliņa jāpieveic. Aiziet. Uz apgriešanās vietu. Nu, tagad. Kas pa daudz, tas pa skādi, bet labi, ka publikai patīk vispār. Ты ж подвинь руки. Я не вижу. Еще много. Un nākamais dalībnieks numur 152, Pēteris Pupulis. Tāds gan sportisks uzvārds, nu pēdējais arī daudz sports, jā. Auto arī jāsaka Pupulis, auto, kas savulaik faktiski tapa
tikai viena iemesla dēļ, degvielas krīzes rezultātā vajadzēja kaut ko maziņu, ekonomisku, bet kaut kā Japāņiem ienāca prātā, ka varbūt vajadzētu arī kaut ko žiperīgi, ne tikai maziņu un ekonomisku. Un Vēl redzi? Не шатаешь. jā, nu tā kā tiek dot šodien iespēja veiklības braucienu dalībniekiem vienu no braucieniem izpildīt kā testa braucienu, tad skaidrs, ka viss, kas šoreiz nesanāca, ir labojams, jo ir vēl fināla brauciens, kurā tad nu gan ieskaitīs viss tā kā ir. Un tad būs īpaši jāpacenšās, tā kā varbūt tagad var laiks izdarīt secinājums no kādām kļūmēm. Nu, iespējams, ka turpinājums tādēļ būs tikai krāšāks. Un šāda mašīna ar pareizo dzinēju, tas vispār ir sprīdzeļums. Nu, es tieši cilvēkiem, kas nāk tajā ielūmēt, pārāk daudz vietas tur nav, bet uz mašīnā arī nav jābūt pārāk daudz vietas. 162. numurs, nu, tam vajadzētu būt vīram, kas ar Hondu proti galā, Rolands Ozoliņš. Viens no retajiem, kuriem tī uzvārdām ir tur rakstīts sportistu. Un skatīsimies, cik tā viņam līdzēs šeit. Jo katrā no autosporta disciplīna savu specifiku. Нормально все снимаю, тихо. Jo kamēr tu saprotām, ko tā lieta grozās, tāpēc arī... Все идеально дрожит. Ну, все нормально. Машины не видно. Ну, заткнись, дебила, Ты кусок снимаешь вообще машины. недоразвитого кусок, заткнись. На YouTube. Fināli galvenais brauciens, kurā tad arī redz, kā savulaik teica viens, nu jau vairs neeksistējošs valsts vienīgais prezidents, to ir. Jā, ka nemaz nevar tā izlasīt šīs autopsiju rezultātu tādām atrakcijām, ka daudz žiperīgākai braukšanai uz priekšu, nu nīkams ir, to vajag neturām zem kājas, kā saka, palaižīt vaļā, aiziet tagad uz apgriešanos. Viena puses aizbūs visu varauj augšā. Un 166. numurs, Kristaps Zenbergs.
Jā, viņš arī noslēgs šo testa braucienu. Tas nozīmē, ka nākamais brauciens jau būs pa visu naudu. Vai nu ir vai nav? Ты скорую снимаешь, а машины вообще не видно. Заткнись, дебил. Как я снимаю, значит так и надо. Дебил, не твоя видео. Jā, kur tad manējo piedalīties? Tur tos ir. Nu, šajā gadījumā acīm redzot tiek izmantotā iespēja pamēģināt. Un tā kā viss ir jau daudz maz redzēts un skaidrs, tad arī varētu jau izšķirošajā braucienā parādīt visu, ko katrs ir spējīgs. Nu, droši vien, ka kādi līdzjūtēji trases malā ir, kad savu favorītu laiku trasē piereģistrē, bet, nu, kā zināms, apbalvošana visiem viena. Līdz ar to tā diezgan noslēpumaini, ka rezultāti beigās varētu sanākt, bet cerams, ka būs gan interesanti arī viņiem pašiem. Un tagad aiziet vēl vienu ķešu, ja tā varētu teikt. Tā tomēr tādā vienkāršā latviešu versijā ir kabata. Ārā braucot, mēs sanāc. Jā, viņš tā uzmanīgi. Remonts, pārstāvēšana, krāsošana un viss vajag. Galvenais jau vieta. Un pa laimi. Nu, ne, un lai nebūtu, kā saka, lieka kavēšanās, Вот тот же самый, что уже был. tiem uzreiz vaļā izšķirošo braucienu. Un 153. numurs. Артур Зелич. Что тут написано 4? Она же была точно. Тоже такое же дым издавала. Самое прикольное, самое интересное. Nākamais tam atbūs. Не буду руску. Nu, izskatās jau, ka ir labāk, ka tu esi vienreiz jau iemēģinājis. Tā tam arī vajadzētu būt. Un ar citu braukšanu atpakaļ gaitā savulaik bija tāds īpatnējs rallijs, nu gan Latvijā, kas bija domāts taksometru vadītājiem tieši, kur visi trasi bija pa pilsētas ielām un notika atmugurīši. Tagad to būtu laikam baigi grūti iedomāties, kas pat skaists pārmetiem. Bet, jā, pat rallijiem tas nosaukums bija otrā villā, lai parādītu, ar ko ir saskarsme šajā pasākumā. Не шатай, Миша, придурок, слезь отсюда, дебил. Tas ir saku. Un skaisti. Tagad tika atteikt, ka gaidīt, ko konkurenti nodemonstrēs, jo šeit ieskait visās, ar visu veidu mašīnām, kāds nu vien te piedalās, ir viena. Un tad arī varēs sakt. 163. numurs. 163. jābūt ir Robertam Bertulsonam.
par to nedaudz veiksmīgāk atmuguriski. Tas bija galīgs, galīgi vērtīgs. Tas bija, jā. Tā, tur laikam bija pa tālu. Viens no konusiem piktējās. Tātad pirmie sotpunkti jau ir. Bet nu tagad galvenais par to nedomāt. Jā, tur tas ļoti viltīgs tas pagriezienis, tas rāda iespēju, ka jau ir jārauj riņķī, bet tur vēl īsti nē. Un tagad aiziet uz priekšu. Bet tu priecē tas, ka tajā kabatā, ja kā viņi katrs tur sauc, tomēr dalībnieki krāpa uzreiz ar pirmo piegājienu. Nu, vairāk vai mazāk taisni. Kādreiz mēs gadīties, ka tas ļoti sarežģīja dzīvi. Это, наверное, машина только первого уровня. Там еще и второго будет. Еще машина будет. Очень много, а потом гонки вместе. Numuriem tad lielajiem 200. numurs Gims Berezovoi. Кто? Ты? Нет. Tā kā iedibināšanas metode. Это же Жигули же была желтая. Но они ж все, эти все машины уже были. И они по второму разу. А что такое, дебил? Зачем? А вот зачем? Vēl, ko to es sapratu, tas ir galants braucējs. Tad pirmā pirmsēsē, lai kāds smaidu uzrauk. Viss kārtībā. Nu, arī tur pietiekam prātīgi. Labāk tā un saprat, kas tur notiek. Tā, lai atteksē labāk laiku. Ai, gribēju tīrs riņķī, bet laikam ar tik platiem ripuļiem īsti nesanāca. Bet tas nekas tagad uz priekšu. Un šis jau ir tuvu tam, ko tāds saka, kā izolācijas lents uz diskiem, uz zemprofilu riepas. Protams, uz asfalta zināmas priekšrocības ir, bet vai tas ir veiklis braucienā, to viņš pats tikai zina. Esam cik veiklis braucienos notiek arī ļoti liela tāda giganta pasākuma Amerikas Savienotajās valstīs. Sportkārs Club of America čempionāts. 1. maijā katru gadu notiek darba svētkos. Un pēc dalībnieku skaita varētu būt lielākais amatieru autosporta pasākums vispār. Tas ir 4. numuru Antkevičs. Drošības pēc, lai neviens nedomās, ka tas ir kaut kas cits, tiek vēl piebilstoties, ka tās ir Žiguls. Nu, kā kurā valstī patiesībā varbūt ne visur tas arī nāk pa labi, ka tas ir Žiguls jau savā laikā bet, ungāru valodā
Žigulī ir, Тебе какая больше машина нравится? Мне первая. Они лучше всего ездят, но водитель. Я тоже первый. Да, ребята, пишите в комментариях, какая машинка больше всего понравилась. Ну еще вот Ну, как этот я? чаще фарами. Да, фарами. Мне тоже нравится. Первая самая прикольная. Просто она была смешная, она зацепила конус. Че они так еле едут? Что-то вот тут случилось. Nu, jā, starp citu, ja par tiem Ungāriem runājam, tad viņi tieši uz Žiguļiem šobrīd ir kā traki. Viņi varbūt nedēļ tā nosaukumu tik daudz, bet viņiem rallijā ir sabūvēti tādi aparāti. Nu, to pat bija grūti nosaukt par vāzi auto, bet, nu, jā, tur, protams, tagad būvniecības tehnoloģija iespējā tur var saskrūvēt, nezinu ko. Viņi arī to ir gatavi darīt. Bet cik tas beigās ir tā vērts, tas sakarībā ir interesants jautājums. 163. numurs ir nākamais mums startā, un 169. vajadzētu būt Kasparam Svīkulim. No gaidām, mums acīm redzot Dīķina braucienu. Tā, nu, mākslinieks cerams, ka par šito šan kaut kas tur kaut ciesneši nokoriģēt, varētu turpināt šīdienas pasākumu, kuru šeit 27. smēķu dienā sauc par veiklības braucienu, bet pasaulē mēdz dēvēt arī citādi. No angliski runājušās valstīs bieži vien to sauc par autokross, kaut gan tur tā būs izpratis kross un tā mūsī nav. Bet principā autosmālo, nu, man ir arī minētais KJ Polijā. Viens no kondusiem gribēja braukt līdzi. Īsti nesanāca. Bet tad zinu atgādāšu, ka šis jau ir ieskaits brauciens. Tieši te tas rezultāts arī taps. Nu, skatīsimies, kāda apgriešanās variantu būs, kāds pats izvēlējies tādu mierīgo. Tā kā gribēju paraut uz rīņu, bet ne. Jā, pasaules rekords šajā J-turn, jeb policijas apgriezienā ir 3,78 metru platā vieta. Вот, ребята, вот такие тут. Lūk no kurienes burti tai numurā UK95, ko mēs jau no rīta dzirdējām. Вот так тут продается что-то покушать вкусненькое. Коктейльчик. Вот Jā, nu šis lūk ir no tiem niknējiem ģimenes auto, ko es šai kategorijā jau pirmie teicu. Машиночки очень Galīgi крутые. nav domāts šādu veidu izklaidēm. Drīzāk jau ģimenes locekļu disciplinēšanai. Ja tu nepildīsi mājas darbus, es tev izvīzināju. Ciko? Tā. Ne, viss kārtībā. Viss konus vietās. Нет такого. Bet vienkārši nespēja noticēt tādai veiksmei.
sapravīs kā vajag un aiziet līkumā. Tur tagad jānotrāp, kur tur kāds konus. Так кто не Я говорю. Это на 2 так. Нет. так. Написано 2 и 4 маленьких стаканчика. Только что дрифтили, как на том видео машины. А че не в забор? Ребята, квадрокоптер тут. Шарф тут был кто-то точно. Да, да. А как крылья Христос? Играл. Tev nav augstīgais?
Jā, nu tā tas izskatās ar tiem driftu takšiem. Jums visiem iespēja šobrīd izmēģināt, kā pasažieriem pagaidām. 10 eiro, ieejas apsarga un viss kārtībā piesakāmies ķiveru galvā, sēdekli iekšā un aiziet, kā teica savā laikā, Karls Sainz vecākās stūrmans par Somijas pasaules čempionātu posmu autorallijā. Viņš saka, uzliec ķiveri, aiztais durvis, un tajā brīdī tev gar acīm sāk tīties šausmu filmu pāti. Да, вон очередь. Nu, apmēram tā. Da. Nu, kas ir pieraduši, tiem Da. varbūt tā, bet nevajag arī mēģināt, kā tautā saka, atkārtot šo mājās virtuvē. Nu, virtuvē varbūt Da. nesanāk, bet arī pilsētas ielās ne, jo tur tā skaitās agresīvu braukšanu. Ir vēlmi pamēģināt savus spēkus. Driftā, arī tāda iespēja ir. Galvenais ir trāpīt Давай pareizajā поставим iespējas тогда pasē. очередь. Спасибо. Un tad ir iespēja pamēģināt, kā tas ir, cik tas ir vienkārši vai nav vienkārši. Jā, nevienmēr viss dzīvē ir baigi vienkārši. Там за попадение мячом в дырочку. 6 Чипсы. чипсов, 6. Вместе мы выиграли 6 чипсов, но... Что? Мы их уже все съели. Очень красивые Ну такие. еще да. некоторые остались. Такие чипсики. С укропом вкуса. Кушаем. Кушаем, ребят. Мои любимые в коте. Там Еще были с сметаной, и с луком, но уже все закончились. забрали. Мы тоже одну получили. Да. Со сметаной и с луком я получил. Так. Посчитаем. Картофельные чипсы со вкусом укропа. Состав: картофель, растительное масло, короче, такое. Как мы не поехали, мы пригласили Вот так, ребятки. Моя разработка будет. Моя работа. Я ничего не вижу. Ну, он возле машины нашей единой, выложили. Ребята, мы уходим оттуда, и тут небольшая пробка. Машина напротив машины. Ну, небольшая, как небольшая? Может, и большая. Они пытаются проехать, никто не может. А вот туда, подожди. Идем. Вот такое. Друг над другом машина. Я вот конфетку покушал. Дали бесплатно. Вкусно. Стойте, подождите, я вам здесь ручки. Вот такая вот дорога. Идите сюда, быстрее, уходим. Никто ничего не знает. Давай иди сюда. Миша, быстрее. Как будем тут проехать. Ну, у них тут пробки, ребята, есть. Ну вот, приехать, а пытаются. Дорога маленькая. Что, если бы не парковались вот так, боком можно было бы еще проехать. Картошка спортивная. Ну. Полезно. Так все никто не знает. Все назад решают отъехать. Такая вот ситуация не просто.
обочиной. Вот, ребята, надо попрощаться с вами. Вы обязательно поставьте свой лайк, подпишитесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Это вот Терветес Иела. Терветес Иела. Самая длинная улица в Елгове. Туда за город ведет. Вот так. Ну ладно, ребят. А вы были на канале Тимур Самойлов. Я вам желаю удачи. И всем пока!